Hello, sveiciens visiem! Šodien ir 27. septembris, un šis ir pēdējais raidījums šajā mēnesī. Un mēs esam pietuvojušies raganiskākajām mēnesim visā gadā, oktobrim. Man liels prieks par šo strauji tuvojošo mēnesi, oktobri, un raganiskajiem svētkiem, Halloweeniem. Par Halloweeniem gan es viņus tā īsti tomēr negribētu saukt, bet man patīk šī ideja, šī oriģinālā ideja, šī pamata ideja Halloweeniem nāca no senajiem celtiem, kuri dzīvoja Īrijā, Lielbritānijā un Francijā. Un viņu tradīcija bija tāda, ka 1. novembrī bija celtu jaunais gads, un 31. oktobris tika svinēts kā vecgada vakars, un bija un vēl joprojām ir šī ticība, ka šī siena, šī robeža starp mirušo pasauli un dzīvo pasauli ir pavisam plāna, pavisam maza, caurredzama un caurstaigājama, un tālāk modernizētajā variantā Halloween ir pārtapuši par šo svinēšanu, kur dažādi monstri un dažādi skeleti un kaut kas tāds, kā runa iet par mirušiem, kur ceļas augšā un tālāk visi ģērbjas tādās ne briesmīgās drēbēs, bet tā galvenā ideja ir, ka jo trakāk, jo labāk vismaz šajā valstī, Amerikā, asiņainām sejām cilvēki staigā un skeleti mūmijas. Bet šī pamata ideja tā ir nākusi no Eiropas patiesībā, un šī ideja bija pavisam tāda jauka, un staigāšana no mājām uz mājām, šī ideja tam bija tāda, ka tika cepti cepta maize vai kāda konkrēta veida šī maize tika cepta, un tā tika dota nabadzīgiem ļaudīm, nabadzīgiem cilvēkiem. Tie bija tie, kas gāja no mājas uz māju šajā laikā, un šajā Halloween laikā, un tātad modernizētajā variantā bērni iet no mājas uz māju un vaicā pēc saldumiem. Tāds īsts ieskats šajos Halloweenos, bet man patīk šis laiks, un es esmu ievērojusi jau pāris gadus, ka šim laikam tuvojoties, oktobra mēnesim tuvojoties, mirušie ir sarosījušies, un to es no savas pieredzes varu apstiprināt, ka šī robeža starp šo mirušo un dzīvo pasauli patiesi ir plānāka, mazāka, šaurāka, neredzamāka, vieglāk ir kontaktēties ar mirušajiem šajā laikā, un mirušie arī to zina, un viņiem pat nemaz nav jāzina, bet viņi mums ir apkārt visu laiku, tikai mēs bieži vien neievēram viņus, nedzirdam viņus, bet tā kā šī robeža starp, šīs sienas starp šīm pasaulēm ir plānāka un caurredzamāka, mēs vienkārši viņus varam dzirdēt daudz labāk un redzēt, un, ja vēlamies, varam kontaktēties. Tad šis oktobra mēnesis solās būt pavisam interesants. Pašlaik rakstu grāmatu arī par to. Patiesībā tā nav tā īsti mana grāmata, tā ir spoku grāmata. Bet, par to vairāk, kad grāmata būs gatava.
Šodien, ko es domāju, es izvilkšu, man rokās ir nāriņu kārtiņas, un tā kā tādā havajiskā noskaņā esmu. Tā kā mums šeit ir ūdens apkārt ļoti daudz. Es paskatījos vienreiz kartē izskatās tiešām kā tāds mazs punktiņš šīs sala. Un, ja es nebūtu šeit, es nemaz nezinātu, ka uz tās kāds arī varētu dzīvot. Un es domāju, es izvilkšu 3 kārtiņas ar to domu, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību, ko nāriņas saka, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību šajās pēdējās septembras dienās un ar kādu enerģiju iesoļot doties 1. Oktobrī, šajā oktobra mēnesī. Te nu mēs esam ar kārtiņām. Es ceru, ka jūs man labi varējāt dzirdēt līdz šim brīdim. Es tikai tagad pievērstu tam uzmanību vai atklāju, ka mikrofons negrib tik ļoti tuvu. Look, have faith ir pirmā kārtiņa. Un šī ideja, šī doma, kas nāk ar šo kārtiņu, šī ziņa, kas nāk ar šo kārtiņu, ir laumiņas un nāriņas saka, tavas lūkšanas ir sadzirdētas un tās ir uzklausītas, un mēs darbojamies un darām visu, lai tev palīdzētu. Pat, ja tu to vēl neredzi, esi pozitīvs un seko zīmēm, seko ziņām, kuras mēs nesam tev, seko šīm norādēm, kuras mēs tev nesam. Un interesanti, gribu kaut vairāk pateikt par to, bet ieraudzīju otro kārtiņu, un šī ir kā turpinājums pirmajai kārtiņai. Synchronicities. Šī kārtiņa ir runā par sakritības zīmes, un tieši ar šo kārtiņu arī laumiņas saka, tavas lūkšanas ir uzklausītas, un mēs tev nesam ziņas caur dažādām sakritībām. Mēs nesam ziņas ar dažādām sakritībām. Pievērs uzmanību šīm sakritībām, ko tu ikdienā sastopi. Tie varētu būt vien un tie paši cipari, kurus tu redzi, vai telefonu numurā, vai mašīnu numuros, vai pamosties no rīta, vai paskaties pulkstenī, un viens un tas pats cipars rādās. Tas varētu būt dziesma, kur tu nepārtraukti, bet visu laiku dzirdi. Piemēram, ieej veikalā, dzirdi, uzgriez rādio, dzirdi, ieslēdz televizoru, dzirdi vienu un to pašu dziesmu, tad droši vien kādi norādījumi tam, ko darīt, kādu izvēli veikt, ir šīs dziesmas vārdos. Un šīs zīmes var būt, šie pāris bija tikai tādi kā piemēri, bet šīs zīmes un šīs sakritības var būt dažādākās. Kāds jums var pēkšņi stāstīt par kādu konkrētu situāciju, par kuru jūs varbūt esat domājuši un neesat īsti varējuši saprast, ko un kā darīt, kā izkļūt no tās. Nu, lūk, skatos, ka laiks iet uz beigām. 10 minūtes paiet ļoti ātri, bet es nedrīkstu ielādēt vairāk nekā 10 minūtes šajā YouTube kontā. Lūk, trešā kārtiņa – playtime. Laiks spēlēties. Delfīni zina, cik tas ir svarīgi atcerēties spēlēties un
darīt kaut ko tādu, kas liek justies tā viegli un gaiši, kā bērni. Bērni spēlējās, viņiem nav rūpju un raižu, viņi nedomā par to, pat ja viņiem ir. Bieži vien ir dažas izņēmumu gadījumi, bet visā visumā spēlēties, Laumiņas atgādina, ka spēlēties ir svarīgi un uztvert visu tā viegli un rotaļīgi, nekļūt pārāk nopietniem, viņas saka. Nu, lūk, ar to arī šīs dienas raidījums ir galā. Tiekamies jau oktobrī, jā, tā visiem!